Nu, čau, draugi! Gribēju padalīties ar dažām vērtīgām lietiņām. Jā, nu jau mums kāds pusotrs mēnesis. Tagad attīrīšanās visai ģimenei. Kaķim beidzās, kaķis maziņš un dzīvo pa mājām. Mēs nemocam un viņu kaķim limfu tīrīt nevajag. Jā, bet mēs jau esam pieslēgušies limfas tīrīšanai pamazām. Tā kā biju, un vēl ko nevar nopirkt koraļos, bet īstenībā tas ir baigi labā štēlā. Tā ir vispār no Indijas nākusi. Ja tas, kas ir gājis, vai zinu, kas ir pančakarma, tad trifala ir viņu gājiens, un es tagad lieku viņu klāt. Mēs piebeidzam upistopu, un vēl pie limfas tīrīšanas tas katram mums ir gatim 4 dienām, un īstenībā šitas bija pats pirmais, pati mana pirmā attīrīšanās bija pančakarma, bet man viņa neaizgāja. Un īstenībā sliktāk palika, nevis labāk. Jā, bet tie tīri no trifalas man beidzot nebija aizcietējumi, bet redziet, trifala nestrādā uz parazītiem, tomēr koraļiem ir opistops, ir parafaits, ir ķiplociņš, jā, nu, var sadalīt. Trifala vairāk, viņai nav tādu novirzienu uz parazītiem, bet man viņus vajadzēja izdarīt ārā. Bet, ko dara trifala, viņa vairāk darbojās uz smagajiem metāliem, uz toksīniem, arī dzen un ļoti nervu sistēmu uzlabo, miegu un vispār attīra līdzīgi kā mūsu, kas kara sagrada krūkņa miza, bet vēl tāda spēcīgāka. Jā, nu es sajūtu, ka vajag pulvera veidā, es viņu iedzert nevaru. Tas ir pat rāku, jā, un tā ir viena kapsulās vēl kaut kā, bet ja viņi dzer pulvera veidā, diezgan traki ir. Jā, te ir mans vēl viens mīļš veikaliņš. Ja es braucu uz centru, man braukt nepatīk. Es dzīvoju Rīgā, es dzīvoju Imantā, bet tā 3 nedēļās reizi mani centrs šausmīgi iztukšo. Bet tad es braucu, man ir tāds trio dabas stacija. Jā, ja interesē, ko es pērku dabas stacijā, es arī varu parādīt, kādu reizi tad ir arī tādi, nu, tur ir forši, jā, tur var atrast daudz alternatīvas, un tas jau man ir gadiem jau, un es nezinu, 5 gadi dabas stacija, 6 daudz. Nu jā, man ir koraļa dabas stacija, un tagad aromstudija arī. Jā, tā kā šeit man ļoti patīk violetā maska, ko es jaucu kopā ar sudrabu ūdentiņu pati, dažreiz ar sodu. Tad baltais māls arī es lietoju gan sejai, gan pie vannas lieku klāt viņu. Tad ir rožu ziedlapiņas, tas man ir maniem fermentiņiem, mana krēmiņu bāze, alveja, un vislabākais, man liekas, pat labāks par emūtaukiem un visu. Ja ir ļoti, pieņemsim, sausa, nu, ziemā ir tīpaši ir vajadzīgs, ļoti labi, vislabākais roku krēms vai vispār ir savu sādu par šī sviestu, man liekas, priekš manis labāka nav. Vienīgais jārēķinās, ja sasmērēja visu ķermeni, nu, man nepatīk tas lipīguma efekts, bet šitas, man liekas, vienīgais, kas glābi situāciju. Un attīrīšanās. Attīrīt organismu, pabarot, un tad nevajadzēs vispār daudz štādas lietas. Jā, nu, tas tāds ātrs uzmetiens. Un no korallīšiem es paņēmu. Keita man te met no cukuru, tad viņai batoniņi, koraļi. Jā, nu, liekas, viņi ir tāpat saldi, šausmīgi cukuru tur nav, bet tāpat saldi. Koraļu ūdentiņš, tad ir kaķenagam ar vienmēr, kā saka, mājās jāstāv. Man bija ļoti mīļa Taizemes medicīna, es pasūtīju par 320 eiro. Jā. Un muita viņu aizturēja, un man viņu neatgūta, tāpēc, ka tur prasa ārstā. Nu, tagad ļoti daudz, un tās arī tikai dabas vielas. Tieši tāpat kā koraļiem ir tās vielas, ko nevar, kur nekā nav, bet nes kāpēc Latvija viņas aizliedz, kā krūkņa mizu pieņemsim, jā. Un tur bija tam līdzīgi. Tā kā, jā, man tagad nākās diezgan daudz atkal tērēt arī no koraļiem. Tāpēc, ka es biju reķinājusies, ka man uz pusgadu bija miers, un man bija arī meitenes, kas pasūtīja ar mani kopā sūtījumu, vēl teica, lai, jā, bet, nu, ko darīt? Tā kā reķinamies ar to, ka zināšanas ļoti jākrāj ir zināšanas par veselību, par dabas vielām un zinām, kā sev palīdzēt. Un īstenībā, ja arī tā nebūs, tad tāpat šīs zināšanas, ja saku, ir krustnagliņas, ir gailenes, ir daudz vēl citu vielu, ko tu vari pats sadabūt. Arī bez koraļiem, Taizemes medicīnas, Amazonas un vēl kādām, jā. Bet, nu jā, kaķenagam arī mājās ir jāstāv.
Tad es jau otro reizīti, es jau teicu, šitā baigi labā štēle. Es viņu sajūtu iepriekš, es zināju, ka sastāvs ir riktīgi foršs, un es viņu izdzēru un jūtu, ka man vajag vēl ļoti patīk man šis jaunais produktiņš. Un arī, jā, viņu nevar nopirkt Latvijā, jo Latvijā viņš ir aizliegts. Cervenes, kosa, nu es nezinu, kosa, tā arī viņu sauc. Tāds smuks audziņš ceļmalā salga, tā arī ļoti aizliegta zālīta, jā, ļoti bīstami pilnīgi. Labāk antibiotikas un ķīmiju dzert, tas jau cilvēkiem vairāk palīdz. Pentukans, tāda ir artišoks, sen nav dzerts, un tad, kad tīra, kas man te mats priekšā kaut kāds, tad, kad tīra limfu, tad vai nu jābūt lecitīnam fonā vai artišokam, kas žulti padzen, vai arī tā kastrol oila, nevis lincēklu eļļa, bet rīcineļa, tas, kas žulti padzen, arī palīdz. Nu, mēs redziet, opistopu dzeram, kas arī tīra mazos tārpus un arī viņu dzen, bet papildus ir ļoti labi. Tad ir papājas keitiņai arī padodu. Pati ar dažreiz pasūkāju. Tad vēl, ka tīra limfu, tā tad ir vai nu korela kelpa, es jau stāstīju, vai alfa-alfa. Šito vairāk, un vīriešiem ļoti labu kelpu ir padzert tik pa laikam, šito es vairāk gatītiņu pirku. Ja ne, tad melnā ola, ja nekā nav. Jā, H500, tur nav vārdu, bez variantiem katru dienu. Jā, un pusmēnesītim paņēmu ošanmainu. Nu, tā kā tā, mīļie, tāds mans fiksējs novēlējums. Ieteikumi, jā, esam veseli. Man arī īstenībā bija tā posma. Nu, īstenībā pavasars ir tāds, kad ir tāda bišķiņa sausāka. Tagad vairs nē, bet man bija, bet es jūtu, kad ir jātīrās. Jo man, tad, kad parādās kaut kādi pleķi, kaut kāds tā kā egzēms, man uz jau kopš Ēģiptes. Tas jau bija kopš novembra jau, un mēs neatīrījāmies, un tad pēc Ēģiptes man sāka parādīties uz rokas tāds tā kā sarkans pleķis. Un es zināju, ir laiks attīrīties, ja kaut kas ir saķerts, jo visi šie punktiņi vai vienalga kādi izaugumi uz ādas, psoriāzes, egzēmes, sarkani pleķi, ļoti sausa āda. Tas ir vienkārši jātīrās. Tur nesanāk, nu neviens krēms. Es saku, man vispār ļoti maz krēmu mājās, ļoti maz ķīmijas, jā, šampūni un tādas lietas ir, tas īstenībā ir ļoti maz vajadzīgs, jo kā cilvēki ir pieraduši tērēt tādām, liekas, tādām šikām lietām, jo dārgāks krēms tur pat 200 vai tur, nezinu, tas aizmaskēs to, kas iekšā darās, jā, vai arī injekcijas, jā, visi botulīni un kas mums tik nav, jā, un tad liekas, ka tas noslēps to, kas darās iekšā, bet īstenībā mums nemaz tik labāk ir ieguldīt šeit, jā, un kā pat es teicu, ja pat nav naudas šim, tāpat ir zināšanas, jā, ir zināšanas, tev vienkārši ir jālasa grāmatas, jāskatās video un jāgrib būt veselam un laimīgam un viss, jā. Vai arī tu izvēlies, protams, otru ceļu staigāt pie ārstiem, ticēt akli zinātnē, jā. Sašpricēja taču visus, jā, cilvēki veselāki, laimīgāki palika, jā. Nu, taču nē. Tā kā tā, bet katram mums ir dot izvēli, jā. Un es šeit neesmu, lai mācītu. Es šeit esmu, lai vienkārši dalītos ar savu pieredzi, un varbūt mana pieredze kādam patiešām noder dzīvē. Jā, tā kā tā, mīļie draugi.